Nu, tātad, ja konkrētā pārskata gada laikā kāda daļa no aizdotās summas jau tiek atmaksāta, protams, tad jādeklarē un nodoklis jāprēķina par to summiņu, kas uz gada beigām ir neatmaksāts. Jā, tātad nav jārēķina nodoklis par visu summu aizdoto, bet jāvērtē šis te neatmaksātās summas atlikums uz gada beigām. Jūs šo te atbrīvojumu nevarat izmantot, jo deklarācijā vienkārši jūs nevarēsiet to aizdevumu parādīt šajā 1.1 sadaļā, ja? Izmantot šo pārējais noteikumu atbrīvojumu, jo vienkārši deklarācijā nebūs uzrādīts, jo jautājums, kā notiek uzskaitē, kas jums ir bilancē, ja? Nu, bilancē jums būs šī nesadalītā peļņa, bet svarīgi, kā tas notiek grāmatvedības uzskaitē. Uz tiem 12 mēnešiem, tāpēc viņš neveic apliekamo bāzi, jo redz, šits ir atgrieztais. Nu, es ar tādu situāciju neriskētu, jo, nu, tomēr FIFO metode, jā, vecais bija, tātad atgrieza, kad tā kā līguma kritērija izpildās, bet aizdevums nav atdots 6 mēnešu laikā pēc līguma termiņa vai ilgākā 66 mēneši no aizdevuma izsniegšanas dienas, ja gadījumā šis līguma termiņš noteikts, nu, piemēram, 10 gadi, ja, tad mums tāpat jāievēro šis te noteiktie 66 mēneši, tad nodokļa sekas ir pašam aizņēmējam. Ja, tam rodas ienākumam pielīdzināms aizdevums un attiecīgi pats viņš arī šo te nodokli maksā.